Neko kaut kāda liela grītī ir? Nevis kaut kāda, bet liela grītī jau. Vā! Kur ir DJ Robo? Pie stūras. Kādēļ tu atbraukus? Kādēļ tu izvēlējies šo projektu? Mērķis. Es ļoti vēlētos izdarīt kaut ko labu, kaut ko tādu, kas cilvēkiem tiešām palīdzētu. Man ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem. Esmu priecīga, ka tāds pasākums ir. Vai tu esi kādreiz dzīvē jau palīdzējis kaut ko tādu nopietnu? Nopietnu? Es domāju, ka jebkurš pat mazais darbiņš ir nopietnis. Tā taču varētu teikt, jā. Nu, man prieks. Es ceru, ka arī dzīvē tas izdosies. Jā. Paldies. Paldies. Būt gan dakterim, gan Nāc, laies Dievam priekšā. Nāc, tāds kāds tu esi, nāc pielūg. Nāc, ļauj savai dvēselei pateikties. Tā ir mūsu kūka garšīgā. No kūka. Cik vara cik Dievs, dziedi līdz vara cik Dievs, un redzēs to ik viens. Cik vara cik Dievs. Pastāst, ko tu dari? Es vazājos uz šaufelīti, čupus uz čupu. Nu, Fidor, pa jaunais cilvēki, kas te būs? Tad būs vērmaņdārs, Basteikalns. Tad mēs iesim vēl zoodārzu iztīrīsim, bet mēs nebaidamies palīdzēt. Nu vēl, es esmu vecās. Kā jūs esat? Pasum, piepis! Pasum, piepis! Es tā braucot uz šajien domāju, ka mēs esam tie, kas braucam palīdzēt, bet īstenībā pie šī onkulieša atrodoties, es tā sapratu, ka īstenībā mēs arī paši daudz ko varam saņemt no viņiem, un ka onkulīts tā ļoti dalījās ar saviem dzīves stāstu un varēja redzēt, ka viņš ļoti mīlēja savu sieviņu, kas nesen bija nomirusi, un tagad viņš stāstīja, kā viņam gājis, bet viņš ne par ko nesūdzējās un teica, ka viņam viss pietiekās, un viņš tā ļoti stāstīja ļoti lielu liecību par Dievu, kā viņš viņu vadīs cauri dzīvei. Un mēs patiešām tikām ļoti silti uzņemti, un mums patikās tas laiks, ko mēs pavadījām tur. Oh, I feel so empty! Tik labi atvieglināties. Šī ir viena no lieliskajām ēkām, kādās es bijis. Tik komfortabli un tik tukša. Beidzam tiešo reportāžu no baznīcas. Es neatceros, kur mēs... Pļavās, jā, no baznīcas, kurā atrodas Pļavās. Tagad mēs dosimies uz Rīgu. Uz Rīgu. Over and out. Mums iet ļoti labi, un es esmu vairāk kārt apraudājusies, un mums ir ļoti īpaši, un es saprotu, ka ir jāiet pie cilvēkiem, jo, nu jā, tas ir tik svarīgi, gan viņiem, gan mums. Es zinu, ka mūs gaida, bet mēs ciemos pie divām burvīgām dāmām, pie Natālijas un pie Silvijas, un tad mēs te... Dāmas palika mājā. Tagad tantes. Nu, tā, nē, beidzi. Dāmas nav, dāmas pazudīs. Nu, lūk, un tad mēs... Izūda. Dikti sirsnīgi izrunājāmies, izdziedājāmies. Tagad mēs viņam kartiņas rakstam. Mēs jau 2 stundas runājām un lūdāmies un tā. Labi bija. Grūti? Ir grūti, nav viegli. Mēs tagad esam slimnīcā, un mēs tagad iesim iekšā pie pārējiem, kuri staigā pie slimnīcas un dzied dziesmiņas. Un tagad mēs varēsim dzirdēt, ka kāds dzied. Pie tevis, Jēzu, no malā veidosies, tavu roku izmīcīs, tava žēlastības aplaistīts, tavas uguns izkrāsīs.
kāds pasties. Pats, kā puiši izdarīja sēku, uztaisīja. Tas bija briesmīgi sēka. Briesmīgi. Pats, kā puiši maliķi, jā! Un šī ir mūsu pabeigtā sēta, uzlabotā versija. Redziet, cik skaisti tā ir. Izteikts vismaz stilizēta. Nebaidos palīdzēt. Es nebaidos palīdzēt. Tieši tā. Mēs visi nebaidamies palīdzēt. Un saprotiet, tur ir tāds buču tanti uztic, man likās tanti vispār vajag vairs nemazgās. Tas bija tik mīļi. Viņa sākumā, viņa vajag, mums nevajag neko, viņa nevajag palīdzēt tā. Viņa, bet tu beigās mēs tā pierunājām un mēs dabujām pateikt. Jā, mēs runājām vajag to, bet tā, kad mēs atnācām, tad tā sieviete, kas pie viņas bija, viņa teica, kā Dievu viņš ir uzklausījis lūkšanas, un tā sieviete sāk raudāt. Tas bija tā tiešām appusēji. Jā, tāda maz daļiņa no viņu dzīves pieredzes un mūsu jaunības trakumu. Tā kā ir Dievs, tad es nebaidos palīdzēt. Viss. Tiešām?